Turpinam slīpēt un gatavot virsmu ar drāšu birstēm un koraļu diskiem priekš mūsu jaunā sliekšņa. Šādi izskatās noslīpēta visa kante līdz spīdīgam metālam. Šis ir mūsu jaunais sliekšņa gabals, un šī te vieta ir, kas iet apakšā zem arkas paneļa sliekšņa daļa. To mēs urbjam nost, griežam no iekšpuses sliekšņa iekšpuses ārā, ar kaltu izsitam, pie reizes paķeram šo te nelielo fragmentu, kura starpā ir izveidojusies rūsa, nosmilšojam, nogruntējam. Tagad liekam jau vietā slieksni, piemēram, un atzīmējam mūsu jaunā sliekšņa izmērus, ņemam nost visu un griežam nost lieko metālu. Metināsim slieksni skaisti kanti pret kanti, un redz, kur jau gatavojam mūsu jaunā sliekšņa punktu metinājuma vietas, kurš arī ir no iekšpuses sagruntēts ar pretkorozijas grunti. Tātad redz, kur jau liekam klāt mūsu slieksni, piemērot, piegriezot sīkās nianses, turpinājumā skatieties sliekšņa pilnu metināšanu iekšā.